Sabiedrība uzticējas mums ir, ja mēs runājam vienkārši skaitliski, tad arī zvani interesējas par tiem ierobežojumiem, aizliegumiem, kā viņiem jārīkojas noteiktais situācijas, kas ir, kad saskaršana ir ar korupciju. Tas ir viens, tad nav tā, ka pieņemsim sabiedrība vairāk mums neuzticas un tā tālāk, bet reputācija, protams, tas ir cita. Bet runājot par izmeklētāju darbu vājināšanu, tad es piekritu ģenerāla prokurora teiktajam, tādā ziņā, ka mēs jau ilgstošo laika perioda nevarējām nokomplektēt štātu tieši izmeklētājus. Ja, runājot par štātu 18, ja es nemaldos, izmeklētāju biroju pēc štātā, bet 3 no tiem tie amati ir vakanti. Un īpatsvars, tas ir 20–25%. Protams, pagājušā gada beigās mēs gandrīz jau nokomplektējām visu, bet tad ņemot vērā to, ka mūsu atlīdzība bieži vien nav tik konkurentspējīga, un tas ir cits jautājums, ja, par to vājināšanu, tad mūsu kadrus arī, un to es cilvēciski saprotu, cilvēki tiecas pēc karjeras izaugsmes, pēc labākā atalgojuma, tad viņi piedalījās ģenerāla prokuratūras rīkotajā konkursā un, protams, arī tajā konkursā uzvarēja un arī tika uz ģenerāla prokuratūru. Ja? Tādējādi vienkārši situācija attīstījies, ka mums atkal trūkums izmeklētāju vidu.